šoreiz nelielai atkāpēji par ekoloģiskajiem kokiem. Citreiz cilvēkiem ir maldīgs ieskats par to, ko īsti nozīmē un kādu funkciju veic ekoloģiskais koks. Ja? Pats jau vārds ekoloģiskais nozīmē, ka tas ir domāts priekš ekoloģijas. Tas nozīmē, ka viņš ir dabai vērtīgs koks ekoloģiskajā ziņā kaut kādā veidā, vai ne? Un tad mēs konkrētajā cirsmā paskatāmies vienkārši tādu lietu. Redzams, mums dastotājs ir atzīmējis ekoloģisko koku. Ja? Ko mēs redzam? Tas ir labākais bērs nogabalā. Šeit mums pat sanāk finieris. Ja mēs visu te nodāņiesim atkārt, šis bērs te ilgi stāvēs. Un jautājums, kādu ekoloģisko labumu viņš pienesīs. Tad mēs paskatāmies otrā pusē, un mēs redzam šādu te bērzu. Bērs, no viņa nesanāk nekāds vērtīgs materiāls. Viņš ir nesaimnieciski bezvērtīgs, var teikt, un tā. Bet paskatoties uz viņu, viņš ir šis ekoloģiski vērtīgais bērs. Šādi ir tie koki, ekoloģiskie koki, kas ir atstāti. Jo ekoloģisko koku princips ir viens. Viņam ir maksimāli jākalpo dabai, putniem, dzīvniekiem un tā tālāk. Un šeit mēs jau uzreiz redzam, ka šeit jau var kāds ielīst kaut ko paēst. Šeit ir dobumi, visādi zari, plikstu vietas. Iespējams, viņš drīzā nākotnē sagāzīsies, nokritīs zemē. Tur būs, kur kukaiņiem dzīvot, tur būs, kur lapsām dzīvot. Šis ir ekoloģiskais koks. To vienmēr atceramies. Ekoloģiskais koks ir domāts dabai. Tas nav smukākais koks vai koks, kas radīs pēcnācējs vai vēl kaut kāda ideja, ko cilvēki bieži mēģina iztēloties.